Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku mums būs šeit Žana. Šodien cepšu belešus. Recepti atbalsta internetu veikals CCLE visu virtuves piedaram vienā vietā. Tā, man vajadzēs milti, ūdens, cukurs, sāls, raugs, augeļa un pildījumā būs maltā gaļa, sīpols, pipari un cepšanai eļļa. Sākšu ar mīklu. Raugu izšķīdina siltā ūdenī vai pienā ar cukuru. Pagaida kādas minūtes, 4–5. Pievieno sāli, nedaudz eļļas, vai arī var sviestu un pakāpeniski pievieno miltus. Un kārtīgi izmaisa. Un vēl pievieno klāt eļļu. Un pārējos miltus. Un gatavu mīklu raudzē siltā vietā kādu stundu. Trauku apsec ar vielu vai pārtikas plēvi. Pagāja nepilna stunda. Tagad mīklu jānospiež un atkal raudzē minūtes 40–50. Rokas es ieļoju, lai vieglāk nospiest, lai mīklu nelīk. Tagad mīkla ir gatava. Galdu paber ar miltiem. Un no mīklas sadala porcijas. Porcijām jābūt kādam mīklas gabaliņam 50–60 gramiem. Jā, gribu teikt, citi priekš belešiem taisa tādu šķidrāku mīklu, bet man labāk garšo, kad mīkla ir tāda bišķiņ pacieta. Ja grib šķidrāk, tad vairāk, protams, ūdens vai piens jāpielē. Tagad bumbiņas atstāju atpūsties uz kādām 15–20 minūtēm. Zem dvieļa. Un pa šo laiku var ķerties klāt pie pildījuma. Sīpoli sīki sagriež. Recepti atbalsta trauku veikals CCLE. Tad sīpoli pievieno maltai gaļai. Man te uz pusi paņemt lielopu gaļu un cūgaļu. Vairāk lielopu nekā cūgaļu. Un tad pievieno pipars, sāli. Un kārtīgi visu samīdz. Ja gaļa ir tāda pasaules, tad var pieliet kādu ēdumu karotu augstu ūdens. Lūk, manas bumbiņas ir gatavas. Un tagad tās bumbiņas nedaudz izvēltnē. Tāds plācenīšs. Un tad vidū lieku pildījumu, kādu karoti.
Tad mīklas maliņas uzlūk uz augšu, apkārt pildījumu, veido tāds tā kā svārciņas groziņu. Un nedaudz saspiež. Un atkal atstāja atpūsties zem dvieras kādām 11 minūtēm. Ja ir laiks, tad var pusstundiņu paturēt. Un tad pannā uzkarsē eļļu, samazina liesmu un liek belešu cepties tā, lai gaļa būtu uz leju. Ja būs uzreiz uz augšu, tad gaļa paliks jēla iekšā. Un tad apgriež uz otru pusi un cep līdz gatavs. Lūk kādi skaisti un sulīgi beleši man sanāca. Tāpat arī belešas var likt uz papīra dvieli, lai notiek liekie tauki. Lai nedziest, es uzliku vāku virsū. Un, protams, belešas pasniedz uzreiz, kamēr viņi vēl ir karsti vai nu silti. Lūk, sulojās. Man atliek novēlēt labu apetīti. Paldies par uzmanību. Uz tikšanos. Rakstiet, komentējiet, iesakiet. Recepti atbalsta Ķeiķis LV.